Nu, mēs esam atpakaļ. Un divi vārdi, kas šķiet dominē virsrakstos, ir blokāde un pamiera. Bet pirms mēs sākam, paklausīsimies, ko ASV valsts sekretārs Marco Rubio teica par to nesenā intervijā. Es domāju, ja jūs pajautātu izrēliešiem, viņi jums teiktu, ka ideālais iznākums būtu spēcīga Libānas valdība ar spēcīgiem Libānas bruņotajiem spēkiem, kas spētu izjaukt Hezbollah, lai novērstu šos uzbrukums un galu galā nodrošinātu, ka viņi vairs nepastāv kā militāra vienība. Tas ir ideālais iznākums, ko vēlas izrēlieši. Es domāju, ka to pašu vēlas arī libānieši. Es domāju, ka problēma, ar kuru mēs šobrīd saskaramies īstermiņā, ir tāda, ka Libānas bruņotajiem spēkiem, lai arī viņiem varētu būt vēlme, šobrīd nav pilnīga spēja risināt visas draudus, kas nāk no Hezbollah iekšēnē Libānā. Tātad jūs teicāt pamieru un blokādi. Libānā neviens nerunā par blokādi. Blokāde attiecas uz Irānu. Libānā ir pamieris, bet tas ir tikai tāds kā puspamieris, jo Izraela ir vērsus trieciens pret Hezbollah, un Hezbollah, diemžēl, ir uzbrukusi Izraēlai, īpaši uz mūsu pilsoņiem ziemeļos. Tas ir kā konflikts, kas ir ierobežotāks pēc apjoma, bet konflikts turpinās. Un es vakar redzēju, ka Izraēlas aizsardzības spēku pārstāvs publicēja kadrus, kuros tiek uzspridzināti tuneļi zem pilsētām Dienvidlibānā. Tur viņi ir uzbūvējuši milzīgas militārās infrastruktūras, kaut ko tādu, ko mēs zinām no Gazas, kur Hamas uzbūvēja lielu militāro infrastruktūru zem civiliem objektiem. Un tad, protams, visu pasauli var teikt, ka Izraēla iznīcina civilās infrastruktūras, bet mēs to nedaram. Patiesībā mēs iznīcinām militāro infrastruktūru, kas ir uzbūvēta zem civilās infrastruktūras. Ak, pilnīgi noteikti. Ātrās palīdzības mašīnas un tā tālāk. Jā, pilnīgi noteikti. Hezbollah un Hamas izmanto vienu un to pašu taktiku, un tas attiecas arī uz Irānu. Jūs slēpjaties aiz cilvēku vairogiem, tā sauktajiem cilvēku vairogiem. Tā, lai tad, kad mēs tiekam uzbrukti, kad Izraēlai uzbruk, un tā atbild, tā trāpa mērķos, kurus pasaule vai pretizraēliskā pasaule sauc par civilajiem mērķiem. Bet parunāsim mirkli tikai par saikni starp šīm divām jomām. Un es vēlētos iebilst pret kaut ko, ko tikko teica Rubio, pat ja Rubio pilnībā atbalsta Izrēlu. Un man nav nekāda iebilduma pret viņu šajā ziņā. Bet man vienkārši satrauc Baltā nama naivitāte šajā jautājumā. Prezidents Auns no Libānas. Jā, Vašingtonā notiek sarunas starp Izraēlas un Libānas pārstāvjiem. Bet pirmkārt Auns to nedara. Ziniet, prezidents Trumps teica, un Auns tiksies ar Netanjahu vai runās pa telefonu, un viņš nevēlas ar to neko saistīt. Viņš arī vairāk vaino Izraēlu par to, kas notiek Libānā, nekā vaino Hezbollah. Tagad viņam ir izdevīgi uzturēt labas attiecības ar Vašingtonu. Un, protams, viņš nevēlas, lai Hezbollah izraisītu postījumus viņa valstī. Bet nešaubieties, lai kādi darījumi tur arī notiktu. Es par tiem neesmu nemaz cerīga. Un interesanti ir tas, kā prezidents Trumps teica, viņš pagarināja tā saukto pamieru Libānā vēl uz 3 nedēļām. Un viss, ko mēs saņemam, ir raķetes Izraēlas ziemeļos. Un Izraēlas gaisa spēki mērķē uz Hezbollah Libānā, bet ne Beirūtā. Un tā, kad Trumps teica, nomierinieties vai kaut ko tam līdzīgu, mēs vienlaikus gan ņemam viņu vērā, gan neņemam viņu vērā. Tātad, Rūtija, es skatos uz tiem pašiem faktiem, un man ir optimistiskāks skaidrojums. Varbūt tas ir mūsu personība, mūsu vēstures vai kā cita dēļ. Bet Libānas prezidents ir teicis, ka Hezbollah ir ārvalstu spēks, ka viņi ir piespieduši Libānu iesaistīties šajā karā, kas nav Libānas karš. Viņš viņus ir nosaucis par nodevējiem, vai ne? Un tā ir taisnība. Viņš parasti nesauc Hezbollah vārdā, bet visi zina, par ko viņš runā. Vai viņiem ik pa laikam ir kas nelāks sakāms par Izraēlu? Jā, ir gan. Bet viņš ir vairāk vismaz vārdos kritizējis Hezbollah un teicis, ka viņiem jāatbruņojās nekā jebkurš iepriekšējais Libānas līderis mūsdienu vēsturē. Labi. Un tāpēc, manuprāt, viņiem par to būtu jāizsaka atzinība. Otrais punkts, un jūs varat teikt, ka tas nav svarīgi, bet Hezbollah ir vardarbīga ekstrēma teroristu organizācija. Es jums nesaku neko tādu, ko jūs nezinātu. Bet Hezbollah pagātnē nav bijušas nekādas problēmas nogalināt Libānas līderus. Kā zināms, Bašīrs Džamails, kurš veidoja miera līgumu ar Izraēlu, tika nogalināts sīriešu rokās, un Libānai ir gara politisko slepkavību vēsture.
Un viņam ir pamats uztraukties, vai ne? Viņam ir pamats būt noraizējušam un piesardzīgam. Jautājums ir, vai viņš virzās pareizajā virzienā. Var teikt, ka nepietiekami ātri, nepietiekami strauji, nepietiekami izlēmīgi. Bet nav šaubu, ka viņš virzās pareizajā virzienā. Ja Libānas prezidents varētu, nospiest burvju pogu un atbrīvoties no Hezbollah kā militāra spēka, viņš nospiestu šo pogu. Viņam nav šādas burvju pogas. Viņam ir nepieciešams process. Un viņš ir piekritis šīm sarunām starp vēstniekiem. Viņš vēl nav piekritis, lai gan prezidents Trumps acīm redzot to priekšlaicīgi paziņoja, ka viņš tiksies ar Netanjahu. Acīm redzot, tas tuvākajā laikā nenotiks. Bet es jums atgādināšu kaut ko Netanjahu publiski teica, kad viņš uzstājās, man šķiet, tas bija IDF virsniekiem šīs nedēļas sākumā. Viņš teica, ka Izraēlas militārās darbības Libānā pret Hezbollah ir saņēmušas Baltā nama apstiprinājumu. Un viņš arī teica, ka ir saņemts Libānas valdības apstiprinājums. Tātad aizkulisēs tiek sūtīti ziņojumi, sakot, ka, kad Izraēla rīkojas pret Hezbollah, uzbrukot mērķiem dienvidos un iznīcinot viņu infrastruktūru un tā tālāk. Tam ir atbalsts gan Vašingtonā, kā dzirdējām no Rubio, gan Beirūtā. Un sabiedriskās aptaujas par Libānas iedzīvotāju viedokli rāda, ka pārliecinošs vairākums libāniešu atbalsta Hezbollah militārā aparāta likvidēšanu. Un tas nav tikai kristiešu kopienā, tas nav tikai sunītu musulmaņu kopienā, tas nav tikai drūzu kopienā. Es pat redzēju aptauju, kurā starp ceturdaļu un trešdaļu šītu musulmaņi, kas ir Hezbollah kodolkopiena, uzskata, ka Hezbollah vajadzētu nolikt ieročus. Ak, nē, pilnīgi noteikti. Un man nav ne mazāko šaubu, ka libānieši to domā nopietni. Bet, kad valsts sekretārs Rubio teica, ka armijai ir labi nodomi, bet tā ir vāja Libānas armija. Bet šeit man jāiebilst pret to. Hezbollah ir pilnībā iefiltrējies armijā. Un Hezbollah ir iefiltrējies valdībā. Es nesaku, ka prezidents Auns ir Hezbollah. Es to nesaku. Bet būtība ir tāda, ka tā nav tikai vājība. Un jā, viņam ir pamats uztraukties, ka viņu varētu nogalināt. Bet ievērojiet, es zinu, ka mums visiem patīk teikt, vai tas nav pārsteidzoši? Šis arābu līderis, kurš izrāda šādus žestus, viņš ne tikai nepieņemtu, viņš pat nerunātu ar Netanjahu pa telefonu. Un viņš nekad neizmantos vārdu Hezbollah. Tu teici, mēs zinām, par ko viņš runā. Tātad, ko es saku, tev ir taisnība. Tu esi iecietīgāk nekā es. Es domāju, ka Izraēla vienmēr attaisno arābu līderus un saka, ak, paldies, paldies. Lai gan mēs darām šo darbu, Izraēla palīdz Libānas valdībai, mērķējot uz Hezbollah. Tāpēc, nevis mūs noniecināt, būtu jauki reizēm dzirdēt vienkārši liels jums paldies. Bet labi, tas laikam ir par daudz prasīts. Tāpēc es zinu, ka es neesmu pateicīga prezidentam Aunam. Mēs viņam izdarām pakalpojumu, nevis otrādi. Tas ir viens. Starp citu, runājot par Irānu, tas arī ir saistīts ar Irānu, jo, protams, Hezbollah ir Irānas pilnvarotais grupējums. Tagad paskatīsimies uz mirkli, kas šeit notiek. Mums jāapskata prezidenta Trumpa ieraksts Truth Social. Kā parasti mums patīk Gan izklaidei, gan nopietnībai. Lūk, ko viņš par to teica. Viņš sacīja, Irāna tikko mūs informēja, ka viņi ir, citēju, sabrukuma stāvoklī. Viņi vēlas, lai mēs pēc iespējas ātrāk atvērtu Hormuza šaurumu, kamēr viņi mēģina tikt skaidrībā ar savu vadības situāciju. Un es ticu, ka viņiem tas izdosies. Izsaukuma zīme. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam. Prezidents Donalds J. Trumps. Tātad, kā jūs interpretējat šo konkrēto ierakstu? Tāpēc es domāju, ka Trumpam šajā ziņā ir bijuši pārsteidzoši panākumi. Viņš ir paņēmis katru irāņu ieroci un neutralizējis šo ieroci. Tāpat kā sarunās ar Pakistānu Pakistānā. Tad irāņi sāk teikt, mēs nenāksim. Mēs gribam, lai šie nosacījumi tiek saskaņoti iepriekš, mēs gribam, lai tas ir uz galda, un Trumps saka, nenāciet. Citiem vārdiem sakot, irāņi domā, ka viņi izdara spiedienu. Viņi ļoti gudri veda sarunas. Viņi nepiedalīsies sarunās, kamēr daži parametri netiks iepriekš saskaņot viņu labi. Amerikāņiem ir jāizdara piekāpšanās, lai viņi ierastos. Un Trumps saka, nē, nenāciet, tas man neuztrauc. Citiem vārdiem sakot, jūs paņemat to, ko viņi uzskata par ieroci, un varat to neutralizēt. Un tas pats attiecas uz Hormuza šaurumu. Viņi teica, bloķējiet Hormuza šaurumu.
Es dzirdēju dažādus ekspertus, tā sauktos ekspertus, gan Izrēlā, gan Amerikas Savienotajās valstīs sakam, tas ir svarīgāk nekā kodolierocis, jo ar kodolieroci var iznīcināt pilsētu, bet viņi var noslāpēt visu pasaules ekonomiku. Viņiem ir šī lieta, kas ir svarīgāka par kodolieroci. Viņi var slēgt Hormūzu šaurumu un iznīcināt globālo ekonomiku, daudz spēcīgāk nekā kodolierocis. Un ko Trumps izdarīja? Viņš paņēma to, ko viņi uzskatīja par ieroci, un apgrieza to otrādi. Viņš pavērsa to pret viņiem pašiem kā ieroci. Tieši tā. Un bloķējot Irānu, tāpat kā viņš bloķēja Venecuēlu, tāpat kā Amerikas Savienotās valstis tagad bloķē Kubu, vai ne? Viņš to dara lēnām, bet noteikti. Šobrīd bez militāriem līdzekļiem. Viņš nemet bumbas, bet vai režīms cieš, vai režīms maksā cenu? Vai režīms ir ilgspējīgs, ja viņi vispār nevar nopelnīt naudu, jo nevar eksportēt savu naftu? Tagad šī ir stratēģija. Blokādē būs nepieciešams laiks, lai tā sāktu darboties. Bet es uzskatu, ka tā ir interesanta stratēģija. Tas nenozīmē, ka viņam laik pa laikam nav jāizmanto militāra rīcība, bet es domāju, ka šī blokādes stratēģija var būt ļoti veiksmīga, jo mēs zinām, ka tieši ekonomiskie faktori lika cilvēkiem janvārī šī gada sākumā iziet ielās. Un ja šis ekonomiskais spiediens turpināsies, režīms nevarēs samaksāt saviem cilvēkiem. Tas nevarēs samaksāt revolucionārai gvardei un armijai un tā tālāk. Vai tas varētu būt veids, kā panākt spiedienu, lai iegūtu jums vēlamo vienošanos par kodola jautājumu, vai arī tas gal galā var novest pie režīma maiņas? Protams, cerams. Un es uzskatu, ka prezidents Trumps šajā stratēģijā ir bijis izcils. Un es pilnībā nepiekrītu visiem tiem cilvēkiem, kuri saka, ka viņam nav stratēģijas, viņa ierakstu sociālajos tīklos dēļ. Es domāju, ka mēs varam redzēt skaidru stratēģiju. Un viņš nekad nav vilcinājies teikt, ka labprātāk neizmantotu militāru spēku. Tas nav pārsteigums, vai ne? Viņš saka, ka mēs to izdarīsim jebkurā veidā, kā varam, vai nu pa labo ceļu, vai pa grūto ceļu, un mēs dodam priekšroku vieglākajam ceļam. Un viņš būtībā turpina sūtīt vēstījumu Irānas Islāma Republikai. Vēstījums ir: jūs tagad esat gatavi? Tagad jūs atteiksieties no saviem kodolieročiem. Tagad jūs to darīsiet. Mēs nāksim un vai nu jūs atdosiet savu bagātināto urānu, vai arī mēs to paņemsim. Tas ir viens un tas pats vēstījums atkal un atkal. Un jā, mēs ar jums runāsim. Jūs vēlaties runāt? Jums ir mūsu numurs. Labi, mēs runāsim. Vēlaties tikties Pakistānā? Mēs tiksimies Pakistānā. Jūs nedabūsiet kodolieročus, un jūs atteiksieties no sava bagātinātā urāna. Tagad, kas vēl ir interesanti visā šajā situācijā, ir tas, ka izrēlieši, mēs no mūsu skatu punkta redzam to ļoti atšķirīgi nekā amerikāņi Amerikas Savienotajās valstīs, kuri uzskata šo par tālu konfliktu. Un ja viņi redz, ka degvielas cenas uzpildu stacijās aug, viņi krīt panikā, ko mēs visi saprotam. Ekonomika. Tā ir problēma mums visiem, kad cenas pieaug. Izrēlieši to zina labāk nekā amerikāņi. Bet viņi neierauga kopainu, un es arī gribētu pateikt, ka viņi neredz, cik drosmīgi ir āņi. Jo ja jūs Amerikā domājat, ka maksājat vēl $1 par degvielu vai ko citu, Irānas cilvēkiem ir pārtikas trūkums, viņiem nav interneta. Viņu nauda, viņu reāls nav nekas vērts. Viņi tiek terorizēti. Lielāko dienas daļu viņiem nav elektrības, ir arī problēmas ar ūdeni. Un tomēr viņi mazāk sūdzās par savu likteni nekā amerikāņi, kuri uztraucas par pieaugošajām degvielas cenām. Un es zinu, ka amerikāņi nesaprot, kāpēc tā ir viņu problēma. Tā ir visu problēma rietumos. Bet mēs varam to apspriest, tā ir cita diskusija. Bet es teikšu, ka tagad mēs saņemam ziņojumus. Mums ir grūti to zināt, jo Irānā ir interneta ierobežojumi, bet patiesībā protesti drīz varētu sākties no jauna. Tagad mēs nezinām. Atkal ir grūti zināt, kuri avoti ir uzticami, bet tas, ko mēs zinām, ir tas, ka režīms par to uztraucas. Un ja režīms par to uztraucas, tam noteikti ir informācija, ka kaut kas briest. Labi, un bez interneta cilvēkiem ir ļoti grūti savstarpēji sazināties un pateikt, piemēram, satiekamies šajā laukumā un nāciet visi kopā. Tagad otra problēma ir tā, ka tas viņus nepasargās no tā, ka viņus atkal var nošaut. Jo, kā jau teicu, mēs vēl neesam iznīcinājuši visas režīma milicijas un revolucionārās gvardes spēkus. Iespējams, ieroči ir tikuši kontrabandas ceļā nogādāti pie cilvēkiem. Es nezinu, bet viss mutuļo. Un man ir sajūta, ka es tūlīt teikšu, izrēlieši mēs vienmēr atkārtojam.
ka tuvojoties katrai nedēļas nogalei, mēs ticam, ka būs uzbrukums, jo ir zināms, ka gandrīz vienmēr tas sāks nedēļas nogalē. Un tāpēc man tas ir jāpasaka, jo es zinu, ka mūsu skatītājiem tas ir svarīgi. Mēs šo ierakstam šodien, trešdien, 29. aprīlī. Un tas ir svarīgi, jo, kad notiek notikumi ziņās, jums ir jāzina, no kāda skatu punkta mēs runājam. Jūs zināt, Irāņi ir zem liela spiediena, un tajā pašā laikā viņi vēlas izvilkt trusi no cepures, vai ne? Un man nav šaubu, ka tas, kas noticis Libānā, kad Hezbollah palaiž šīs raķetes uz Izraēlu, ir mēģinājums kaut kādā veidā radīt plaisu starp Izraēlu un Amerikas Savienotajām valstīm. Citiem vārdiem sakot, viņi vēlas redzēt, kā Vašingtona un Jeruzalem strīdas, lai izjauks pret viņiem vērsto koalīciju, vai ne? Un es domāju, ka Netanjahu, kurš arī ir saņēmis kritiku no daļas savas atbalstītāju bāzes, par to, ka ir pārāk maigs pret Libānu, par to, ka piekrita ierobežot Izraēlas militārās darbības galvenokārt dienvidos, vai ne? Dienvidos no Litani upes, par to viņš ir saņēmis kritiku, bet es domāju, cilvēkiem ir jāsaprot, ka Izraēlai ir pareizi neļauties Irānas stratēģijai, kas cenšas mūs nošķirt no Vašingtonas. Un galvenais šeit ir Irāna. Jo ja ar Irānu viss izdosies labi, pareizi, ja ar Irānu viss izdosies veiksmīgi, ja ar Irānu viss izdosies kā vajag, tas ir saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu un Izraēlas karmērķiem, kas ir saistīti ar kodolprogrammas jautājumu un tam līdzīgi. Ziniet, režīms patiešām veic izmaiņas, vai vēl labāk, režīms krīt. Tas automātiski atspoguļojas Libānā, jo bez Irānas atbalsta Hezbollah nav nekas, vai ne? Tāpat kā Hamas nav nekas bez Irānas atbalsta. Un tāpēc es domāju, ka tas ir pareizi. Pat ja premjerministrs izdarīs spiedienu, viņš nav stingrs pret Libānu. Es domāju, ka viņš pieņem pareizu stratēģisko lēmumu. Vienmēr ir svarīgi noteikt prioritātes, pateikt, kas ir galvenais jautājums. Galvenais jautājums ir Irāna. Ja mēs pareizi rīkojamies ar Irānu, ja viss izdodas, tas būs uzvara. Tāda arī Hezbollah. Ir neliela problēma. Ja Irāna izies no šīs situācijas kā uzvarētāji, nav svarīgi, kādu vienošanos jūs panāksiet. Labu vienošanos Libānā vai kaut ko citu, Irāņi to vienošanos sagraus. Ir ļoti svarīgi, lai mēs uzvarētu Irānā. Un es domāju, ka tie, kas kritizē Netanjahu, un jūs to dzirdat no cilvēkiem Ziemeļizraēlā, un jums viņiem ir jājūt līdzi, jo viņi tiek bombardēti, vai ne? Bet galā, stratēģiski, kā līderis, es domāju, ka viņš pieņem pareizo lēmumu. Neļaujiet Irānai iedzīt ķīlis tad Vašingtonu un Jeruzalemi. Nu, šeit es tev pilnīgi piekrītu, bet zini, parunāsim uz brīdi par iedzīvotājiem Ziemeļizrēlā. Viņi tiešām cieš, un zini kā cilvēks, tu un es abi zinām, kā tas ir. Nakts vidū skriet uz savu patvērtņu vai drošo istabu. Mēs visi zinām, kā tas ir, bet atšķirība ir tāda, ka pārējā valstī tā nav. Vienīgi Dienvidu Izraēla, starp citu, bija tādā pašā situācijā, kad saņēma raķetes no Gazas. Ziemeļiedzīvotājiem gandrīz nav laika nokļūt savās patvērtnēs. Tā nav tā, ka klausieties, es zinu, ka varu iet pidžamā, man ir 90 sekundes. Tas neizklausās daudz, bet ar to pietiek. Vispirms jūs saņemat iepriekšēju brīdinājumu, dažas minūtes pirms sirēnas, un tad pusotru minūti, lai nokļūtu patvērtnē. Tas neizklausās pēc daudz laika, bet ticiet man, ar to pilnīgi pietiek, lai uzvilktu kurpes un nokļūtu bumbu patvērtnē. Cilvēki Ziemeļizrēlā, lielākā daļa no viņiem, ne visi, bet tas ir atkarīgs no tā, kur jūs atrodaties vai kur raķetes trāpa Ziemeļizrēlā. Dažiem no viņiem ir 15 sekundes, bet dažiem nav pat nevienas sekundes. Jūs nevarat visu dienu dzīvot savā bumbu patvērtnē tikai tāpēc, ka tas varētu notikt. Ir mazi bērni, viņiem vajadzētu iet uz skolu. Civilās aizsardzības pavēlniecība teica, labi, mēs varam atsākt iet uz skolu. Man jums jāsaka, vecāki bija ļoti neapmierināti ar to, jo viņi teica, lieliski bērni atgriežās skolā, es viņus nesūtīšu uz skolu. Vai kā nu tur, es to nedarītu. Man jums jāpasaka patiesība, tas ir pārāk biedējoši. Ir bērni, kas brauc ar skolas autobusiem, vai bērni, kas iet uz skolu kājām. Tas ir pārāk bīstami, jo tu nekad nezini, kad atlidos raķete. Es domāju, ka cilvēki, kuri nedzīvo Izrēlā, un pat tie, kuri nedzīvo Ziemeļizrēlā, nesaprot, cik briesmīga ir šī situācija.
Nemaz nerunājot par to, ka Ziemeļizrēla lielu daļu savas iztikas gūst no turisma, arī iekšzemē. Airbnb, restorāni ir vietas, kur doties, ziniet, pārgājienu dabā un viss pārējais. Un, kad lido raķetes, cilvēki nevēlas tur doties. Restorāniem nav apmeklētāji. Tas viss, tas ir briesmīgi. Tie cilvēki patiešām cieš, un mēs, un premjerministrs Netanjahu, viņš ir to risinājis, un viņa stratēģija ir pareiza. Bet tas patiešām liek saprast, ka nav nekādas iespējas, ka Izrēla varētu tuvākajā laikā, es pat nezinu, pat tālā nākotnē, izstāties no Dienvidlibānas. Izraels valdība to ir atkārtojusi atkal un atkal. Mēs paliksim Dienvidlibānā, līdz Hezbollah vairs neradīs drošības draudus. Un mēs tur paliksim, un kamēr mēs šobrīd tur atrodamies, tā sauktā pamiera ietvaros, kā jau iepriekš minēju, mēs iznīcinām Hezbollah militāro infrastruktūru. Jā, mēs iznīcinām militāro mašīnu, militāro infrastruktūru, kur viņi veidojuši gadiem, ja ne gadu desmitiem. Tāpēc katrs brīdis, ko mēs tur pavadām, ir labi izmantots laiks. Protams, mēs maksājam savu cenu. Es domāju, ka kopš šīs pašreizējās operācijas sākuma Libānā nogalināti 16 Izraēlas karavīru. Tas prasa smagu cenu jaunu vīriešu dzīvībās, bet tas ir nepieciešams. Un šeit, manuprāt, valdības kritika, Netanjahu politikas kritika ir tāda, ka viņi mēģina darīt abas lietas vienlaikus. No vienas puses viņi saka, jūs mums apsolījāt pamieru, bet viņi joprojām šauj raķetes. Un tā ir taisnība. Jums ir jāsaprot pamiera ierobežojumi Izrēlai, bet tas nenozīmē, ka Izrēla nerīkojas un Hezbollah atbild ar uguni. Vēlreiz, šis karš tagad ir ģeogrāfiski noteikts būtībā uz dienvidiem no Litāni upes un pašos ziemeļos Izrēlā, vai ne? Bet, ja jūs esat ziemeļos un sakat, ka premjerministrs man apsolīja pamieru, jā, jūs varētu justies vīlies. No otras puses, daudz cilvēku ziemeļos saka, ka viņam vajadzētu pabeigt darbu. Viņam nekad nevajadzēja piekrist pamieram. Tātad viņi kritizē gan par pamieru, gan par to, ka viņš tam piekrīt, vai ne? Cilvēki, kuri viņu kritizē, daudzos veidos grib abas lietas vienlaikus. Un varbūt šajā jautājumā mums vajadzētu sākt to, ko vēlamies darīt tagad, proti mazliet parunāt par Izraēlas iekšpolitiku. Jo Izraēlā vēlēšanas būs pēc 6 mēnešiem vai pat mazāk. Un mēs patiešām ieejam vēlēšanu ciklā Izrēlā. Un mēs domājām, ziniet, kā vienmēr raidījumā mēs apspriežam lielākos ģeopolitiskos jautājumus, kā Irāna, Hamas, Hezbollah un ASV-Izraēlas attiecības svarīgās lietas. Bet varbūt tagad mēs sāksim katru nedēļu noslēgt mūsu podkāstu, apspriežot, kas notiek politiski Izrēlā. Un šonadēļ mums bija kaut kas tāds, kas vismaz mēdījiem bija ļoti svarīgs. Varbūt tu vari pastāstīt mūsu skatītājiem un klausītājiem, kas šonadēļ notika Izrēlā politiski. Labi, un starp citu, kas arī ir interesanti, ap to laiku, kad Izrēlā notiks mūsu vēlēšanas, apmēram mēnesi vēlāk vai pat mazāk, Amerikas Savienotajās valstīs sāksies viņu vidustermiņa vēlēšanas. Un kāpēc tas ir interesanti? Nav šaubu, ka tas, kas notiek Irānā, Libānā, Gazā, ietekmēs abas vēlēšanas. Es pieņemu, vai ne? Lai gan daudz amerikāņi daudz nedomā par ārpolitiku. Tas neatiecās uz visiem amerikāņiem. Daudzi amerikāņi nekoncentrējas uz ārpolitiku. Bet tas viņus ietekmē. Hormuza šauruma blokāde, visas šīs lietas ietekmē amerikāņus un izrēliešus. Un būs interesanti redzēt, kādu ietekmi tas atstās uz šo vēlēšanu iznākumu. Tātad tu man lūdzi vienkārši pastāstīt, kas šonedēļ notika? Tā bija tā sauktā sensācija, lai gan jāsaka, ka tā drīzāk izplēnēja. Manuprāt, vai tā ir? Opozīcijas vadītājs Jairs Lapits apvienoja spēkus ar Naftali Benetu, kurš neilgu laiku bija premjerministrs. Viņš un Lapits abi mainījās premjerministra amatā valdībā, kas bija tieši pirms pašreizējās Izrēlā. Viņi ir apvienojuši spēkus, lai izveidotu partiju ar nosaukumu Kopā, By Ahad, Kopā. Un, kad viņi prezentēja šo partiju, Naftali Benets paziņoja, ka viņš būs premjerministrs un nemainīsies vietām ar Lapīdu. Un kas ir interesanti, viņi piecēlās, lai prezentētu savu partiju. Un uz piedestāla, viņi stāvēja viens otram blakus pie 2 tribīnēm. Un Naftali Benets savā ievadrunā teica, Jairs Lapits un es nepiekrītam viens otra politikai, un tieši tāpēc tas ir labi.
Tāpēc ir labi, ka mēs dalām vienu partiju. Un viņa doma bija tāda, ka mēs esam sašķelta sabiedrība, un tas palīdzēs dziedēt plaisas. Tas ir mazliet līdzīgi kā amerikāņu izteiciens: mēs pārkāpjam partiju robežas. Ko tu par to domā? Patiesībā Naftali Benets izmantoja spēcīgāku vēstījumu vai tēvu izrēliešiem. Viņš teica, ka tas ir kā karavīri, kuri cīnās pirmajās līnijās. Daži no viņiem ir ar kreisiem politiskiem uzskatiem, daži ar labējiem, bet viņi visi cīnās kā komanda. Un mēs šo pieeju pārnesam uz politiku. Es un Jānis Lapīts, sacīja Benets, ne par visu esam viensprāts. Bet mēs valsts labā veidojam šo aliansi. Un tas ir labs vēstījums. Es domāju, un es vienmēr skatos uz politiku un uz interesēm, es to redzu kā aliansi. No vienas puses tas ir apvienojoši. Divi svarīgi cilvēki, kuri ir daļa no Netanjahu pretinieku nometnes. Un Lapīts ir piekritis būt otrais aiz Naftali Beneta. Tātad, citiem vārdiem sakot, doma ir tāda, ka tagad būs divi skaidri kandidāti uz premjerministra amatu – Netanjahu vai Benets. Un jūs domājat, ka tas iedvesmos opozīciju? Bet saskaņā ar aptaujām, kas veikts kopš tā laika, viņiem abiem atsevišķi bija vairāk vietu Knesetā nekā abiem kopā. Un tas ir tāpēc, ka daļa cilvēku, kuriem patīk Benets, nepatīk Lapīts, tāpēc viņi nebalsos par kopīgo sarakstu. Un daļa cilvēku, kuriem patīk Lapīts, nepatīk Benets, un viņi arī nebalsos par kopīgo sarakstu. Tātad viņi zaudēja dažas vietas. Un otrkārt, es domāju, ka daudzi nopietni politiskie analītiķi ir norādījuši uz to, ka abiem nebija izvēles. Vai arī nebija īstas politiskas izvēles, jo Lapīda reitingi visās aptaujās pēdējo mēnešu laikā bija ļoti zemi. Jā, vai es to drīkstu teikt šajā podkāstā? Es domāju, ka jā. Viņam pašreizajā Knesetā, manuprāt, ir 24 vai 23 vietas, bet aptaujās viņš saņēma tikai vienciparu rezultātus. Bija pat dažas aptaujas, kurās viņš nepārsniedza slieksni. Tagad viņš ir opozīcijas līderis, viņam ir liela parlamentārā pārstāvniecība. Bet viņa partija izskatījās, ka tai draudēja vēlēšanu katastrofa. Un tāpēc viņa vajadzība apvienoties ar kādu bija ļoti, ļoti spēcīga. Un Beneta rādītāji bija daudz augstāki, bet viņa rādītāji kritās. Viņam bija lejupējoša tendence, viņam izaicinājumu izteica Aizenkots, par kuru šodien nerunāsim, bet viņš ir vēl viens cilvēks opozīcijā, kurš dažās aptaujās jau apsteidz Lapīdu. Benetu, man jāsaka. Un šo iemeslu dēļ abi no tā ieguva maksimumu. Jo Izrēlā, saskaņā ar mūsu sistēmu, tu saņem vēlēšanu finansējumu atbilstoši tam, cik daudz Kneseta deputātu tev ir izejošajā Knesetā. Tātad Benets saņem finansiālo atbalstu un loģistisko atbalstu no šīs partijas. Yesh Atid, Lapīda partijas, kurai ir struktūra, nauda un tā tālāk. Lapīds iegūst kādu, kurš teorētiski varētu piesaistīt vairāk balsu nekā viņš pats jebkad spētu. Un tāpēc varētu pat teikt, ka tā kā abi bija vāji vai vājāki nekā cerēja būt, viņi bija spiesti apvienoties. Pareizi, bet lai cilvēkiem būtu skaidrs, Jānis Lapīts ir opozīcijas līderis, jo viņa partijai Knesetā bija otrs lielākais vietu skaits pēc Netanjahu vadītās Likud partijas. Labi, tāpēc opozīcijas līderis ir tas, kuram ir otrā lielākā partija. Viņš sāka zaudēt pozīcijas, viņa reitings aptaujās kritās, taču viņš nav zaudējis vietas parlamentā, un tas ir svarīgi, jo Benetam nav nevienas vietas. Benets, kad tu saki, ka viņa rādītāji ir augsti, tu runā par aptaujām pareizi. Tagad Benets vienmēr aptaujās ir uzrādījis labākus rezultātus nekā vēlēšanās, bet tas jau ir cits jautājums. Un es vienkārši gribētu pateikt vienu lietu par to. Tā bija ļoti asprātīga metafora teikt, ka divi puiši ir vienā tankā, viņi dala vienu tanku, un viņiem ir pretēji politiskie uzskati, bet viņi strādā kopā. Tā ir lieliska. Ziniet, es teiktu metafora, bet tā nav precīza. Un iemesls, kāpēc tā nav precīza, ir tas, ka tie puiši tankā pakļaujās kāda cita politikai. Viņiem ir armijas štāba priekšnieks, viņi ir tajā iekšā, viņi ir ieroču brāļi. Man nepatīk lietot šo terminu, jo tas ir domāts tālu kreisajai, kādai kreisai organizācijai. Bet viņi ir cīņas biedri kaujā, kā tam arī jābūt. Viņiem pat nav jāzina, kādi ir viņa politiskie uzskati. Viņiem ir jāzina, kurš ir lojāls un kurš ir cīnītājs. Politikā politiķi veido politiku, un tāpēc, ja jums ir pretēji uzskati, tas nemaz nav tas pats. Kura politika, teiksim, uzvarēs, un tā ir viena lieta.
Un otrkārt, es gribētu teikt, ka ir dīvaini, cik dažādi ir dažādu aptauju veicēju rezultāti Izrēlā, kā Benjamina Netanjahu veicas salīdzinājumā ar citām partijām. Tie ir pilnīgi atšķirīgi. Un noteiktos kanālos, kas izmanto konkrētus aptauju veicējus, televīzijas kanālos, Benjamina Netanjahu aptaujās ir krietni zemāk par Benetu, un citos divos kanālos viņš ir krietni augstāk par Benetu. Kāda ir šī neatbilstība un ko tas nozīmē? Tātad visi aptauju veicēji izmanto atšķirīgas metodoloģijas. Bet tas, kas, manuprāt, daudziem izrēliešiem ir kaitinoši, ir tas, ka televīzijas kanāli un citi mēdīji, kuriem nepatīk Netanjahu, publicē dažādas aptaujas, kurās tiek apgalvots, ka viņš neuzvarēs vēlēšanās balstoties uz viņu aptauju rezultātiem. Un citi mēdīji, kuri ir labvēlīgāki Netanjahu, savās aptaujās rāda, ka viņš uzvarēs. Viss ir pilnīgi tendenciozi. Amerikāņi to droši vien var saprast, jo, ja tu skaties CNN, tev Trumps nepatīk. Un, ja tu skaties Fox, tad visticamāk tev Trumps patīk, vai ne? Es domāju, ka šādi tas ir daudz viet rietumu pasaulē mūsdienās. Vienīgā aptauja, kas patiešām ir svarīga, protams, ir tā, kas notiek vēlēšana dienā. Viss pārējais ir tikai teorētisks. Lai gan nav šaubu, ka Lapida ļoti zemie reitingi, un tas, ka Beneta reitingi bija uz lejupejošas trajektorijas, manuprāt, tas radīja jaunu politisko realitāti, kas viņus piespieda rīkoties. Es domāju, ka Benets gribēja noslēgt vienošanos, pirms viņa reitingi nokrīt vēl zemāk, kamēr viņam vēl bija par ko sarunāties, vai ne? Viņa reitingi. Un visticamāk, Lapids bija diezgan pārliecināts, ka viņa reitingi īpaši neuzlabosies. Un viņam vajadzēja noslēgt vienošanos un maksimāli izmantot savus resursus, kas galvenokārt ir viņa organizācija un nauda, ko viņš var piedāvāt. Varbūt nākamnedēļ mēs apspriedīsim dažas citas partijas, bet šonedēļ tā bija lielākā ziņa. Es šaubos, vai šī vienotība starp Lapidu un Benetu kaut ko būtiski mainīs. Varbūt to arī beigšu. Tas varbūt var ietekmēt balsis anti-Netanjahu nometnē. Es nedomāju, ka tas piesaista kādas balsis, kas teorētiski svārstās starp kreisiem un labējiem, ja vispār tā var teikt, Izrēlā. Cilvēki, kur domā balsot par Netanjahu, tagad balsos par šo sarakstu. Citiem vārdiem sakot, tas vairāk mainīs to, kā cilvēki balso anti-Netanjahu nometnē. Es domāju, ka tas nepārvilinās balsis no vienas nometnes uz otru. Es varu kļūdīties, bet tāds ir mans priekšstats. Pareizi. Un nākamnedēļ mēs arī vēlreiz izskaidrosim, kāpēc šī sistēma atšķirās piemēram no tās, kāda ir Amerikas Savienotajās valstīs. Kā jau teicu, Amerikas Savienotās valstis nav vienīgā cita valsts pasaulē, bet mūsu vajadzībām un šī kara kontekstā Amerikas Savienotās valstis ir vissvarīgākās. Un mūsu sistēmas atšķiras. Un tieši tāpēc amerikāņiem dažkārt ir grūti saprast mūsu sistēmu, kā tā darbojas un ko tas nozīmē. Vai nu tu uzvari vēlēšanās, vai arī nē. Tas nav tik viennozīmīgi kā Amerikas Savienotajās valstīs. Un ar to arī noslēdzam. Redzēsim, kas notiks tālāk. Un kā mēs sakām katru nedēļu, kurš gan zina, kas notiks šajā nedēļas nogalē saistībā ar Irānu? Esmu pārliecināts, ka prezidents Trumps mums dos par ko runāt noteikti. Tiekamies nākamdēļ, Rūtī.